Kā iegūt skaistu dārzu? Ar ko sākt? Uz šo jautājumu atbildi iegūsim jau tūliņ. Katrā dārzā ir jābūt kaut kam īpašam. Un tad ir svarīgi, lai pieaicinātu pareizos palīgus, ainavu arhitektus, dārzniekus, kas palīdz to savu ideju, to domu realizēt. Ja mēs ejam kā uzņēmums un veidojam šo dārzu, tas noteikti ir saimniekam kāda naudas summa, atkarībā no viņa iespējām. Tā var būt vai nu lielāka vai mazāka atkarībā no viņa vēlmēm. Un neobligāti lielai un dārgai mājai ir vajadzīgs dārgs dārzs. Un otrkārt, kādreiz arī nelielas mājas saimnieki vēlas greznu dārzu un košu dārzu. Tas nekad nav tā noteikti sabalansēts. Dārzu projektēšana notiek visu cauru gadu, arī ziemas periodā. Bet dārzu ierīkošana notiek vairāk tā kā tajā siltajā periodā. Bet strādāt šobrīd ir vislabākais laiks dārzu rekonstrukcijai. Ir ārkārtīgi daudz senāk ierīkoti dārzi, kur augi ir jau sabiezinājušies un jau traucē viens otram. Un šobrīd tad pārstādīšanai ir ideāls laiks. Šis dārzs ir tikko svaigi ierīkots, pavisam vēl nesaudzies. Un šeit ļoti mums palīdzēja arī mājas saimnieki, kas nebaidījās dzīvot līdzi dārza ierīkošanai. Saimnieki paši arī ļoti daudz cilvēki ir talantīgi un labi var ierīkot savus dārzus. Viņiem ir vajadzīgi tikai nedaudz kāds stimuls, kāda neliela zināšana bagāža. To mēs varam tad piedāvāt savos dārzu skolas kursos. Tagad dārzu skolā mums sapulcējas parasti visdažādāko vecumu cilvēki un visdažādākām izglītībām. Un kaut arī mēs rīkojām šos kursus amatieriem, nāk arī profesionāļi ļoti bieži pie mums, jo tā ir interesants dārzu klubiņš izveidojas. Klubiņš, kurā mēs mācam cilvēkiem ne tikai teoriju, bet galvenokārt praksi. Mācības notiek ļoti nopietni, pēc sastādīta grafika iepriekš, ir beigās eksāmens, un tikai tiem, kas ir izturējuši eksāmeni, mēs dodam šo apliecinājumu, ka viņi ir beiguši mūsu dārzu skolu. Dārzs prasa rūpes katru nedēļu, vismaz reizi nedēļā. Tas ir pirmkārt jānopļauj, jāizravē. Ja tas ir šāds pilsētas tipa dārzs vai ciemata tipa dārzs, cilvēkiem, kas ir nevaļīgāki, šī pilsētas tipa zona, šī aktīvās dzīves zona jau ir ļoti neliela izveidojama ap māju, un tālāk var būt kaut vai meža ainava, kaut vai dārza ainava ar retāk pļaujamām pļauju puķēm. To var tik dažādi apspēlēt. Par dārziem viss nu būtu skaidrs. Tagad laiks pievērsties kam citam. Vēsuma dziedinošajam spēkam. Tas ir tiešām pilnīgs jaunums, un Latvijā nekad nav bijis. Laikam skanēs, ka es lielos, bet es teikšu, ka man pašam tā ideja radās. Es no vienas puses esmu ārsts, psihoterapeits, man ir pacienti, bet no otras puses esmu uzņēmējs un jau ilgāku laiku darbojos kā konsultants. Un skatoties, ka daudziem cilvēkiem ir bezmiegs, un arī man pašam tā kā reizēm aizmig grūti, un tad to spilvenu groz no vienas puses uz otru, kad viņš sasilst, man radās doma, ka būtu baigi forši, ja būtu tāds spilvens, kas visu laiku paliek vēss. Un tad es ievadīju Googļos cool pillow, vēss spilvens, un tad man tieši izsitās ārā chillow. Un skatījos, ka Amerikā ir tāda firma Susoft, viņi to ir izgudrojuši, arī nemaz nav tik sen kā 10 gadu atpakaļ patentējuši, un ļoti Amerikas iedzīvotāji ļoti priecīgi. Arī Eiropā viņi tirgo, Lielbritānijā, Francijā un Austrālijā, Jaunzēlandē. Savukārt es viņiem aizrakstītiem chillow menedžeriem, īpašniekiem, uzrakstīju, ka ļoti forša ideja, ka man ar tādu pati, un ka varbūt mēs varam sadarboties. Ja? Laikam amerikāņiem tik ļoti iepatikās, ka mums tas radošais pacēlums vienāds bijis, ka viņi teica, ok, ja? Ka jūs varat dabūt distribūcijas tiesības Baltijas valstīm, un tā es esmu nodibinājis jaunu SIA, Ekomed, kas pārstāv chillow Baltijas valstīs. Spilvena nosaukums chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillow ir spilvens, un tad salikt kopā divi vārdi. Vēss, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis.
tikai 2 centimetri biezs, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilveni virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilveni pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plastmasīgo, kaut gan šis plastmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt. Nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums. Un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto Chillow, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam doktori atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērti aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņi, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit Chillow lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan nakts svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienījuši bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt. Bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, tad var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas. Jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski Chillow? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā, viņai jau te ir Chillow, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl Chillow uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsama un jau jūtās labāk. Chillow ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilktas, nospazmējušies muskulīši, mēs varam pacelties, jā, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai nu sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī saspringst muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēja mazspēja, tad jebkurš doktors rekomendēs pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilveni. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz Chillow spilveni, tad papildus tiks tonizēt asinsvadi, mazināsies tūska un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus Chillow aplicēt, kāju ieteņot. Tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūtas bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku sev klāt. Agrāk bija termofors katrā mājā, tagad ir jābūt Chillow vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu. Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu uz Chillow lietojumu. Un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties, tev pilna galva ar maziem spēcīgiem matiņiem, tāds tā kā ezīts, un arī var redzēt priekšā pilns auga ar maziem matiņiem. Un viņi teica, kas ir noticis, ko tu tādu lieto, ka tev tie mati, jā, tādi stipri, tā kā tāds ezīts ir saudzes jauni mati, un es teicu, ka, es nezinu, varbūt, ka tas varētu būt no Chillow iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielejot 2 litru ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciāls vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, un tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizācija un viss, jā. Ja kādreiz ar gadiem var, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaiko, var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad Chillow var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Ar šo spilvenu es viņu tā kā papildinājumu savam mīļajam spilvenim uzskatu, viņš dod tādu veldzi un labsajūtu. Ir noguļoties, ir atslābinās visu plecu muguru muskulatūra, un tāds ir tās domas uzmācīgās par tiem dienas notikumiem,
kas viss ir noticis, ir tā labsajūta, viņas tā kā tā noliek malā, ir sakārto, kā es teicu, pa plauktiņiem ir, un tad tā labi iemiegu. Un tad es domāju, pēc kaut kāda laika, kāpēc tikai gulēt. Tāpat tā diena ir diezgan saspringta, ir un tādas arī pauzes ir paņemti, ir, kur varētu atpūsties un sagatavoties atkal otrās dienas cēlienām. Ar nesanāk tik daudz, ir jāpamēģina, ir darbā. Un tad es jau kādu laiku, ja ir viens man ir mājās un viens man ir darbā, un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, 15 minūtes ir atsēžos šeit pret to spilveni, nolieku galvu, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņem, ir sākot no tās vidusplecs, jo muguras ir uz augšu, un lēnāk te uz kaklu joslu ir, un tad tā galva tāda veldze ir, un atslābums ir, un arī tas saspringzinājums, kas pirms tam ir bijis, viņš atkal tā paliek ar vien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu. Ja tā mazumtirdzniecības cena Čilovam ir 209 lati 90, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija. Jā. Tas ir vienreiz, un tas Čilovs, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturu ies gadiem, ja, tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanītu uz telefoniem, telefonu lejā parādās, ja, tad cena būtu 25 lati. Vai arī, ja telefoni ir aizņemti, jūs variet atsūtīt SMS vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojam mūsu pils aptiekās. Šis vēsais paleknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc odu kodumiem, noņemot tūsku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā. Un tagad laiks noskaidrot, kā tikt pie žilbinoša smaida un skaistiem zobiem. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Tā gribas teikt par zobārstniecības centru Rīgā Brīvības ielā 103. Ikreiz, kad tur iegriežamies, varam uzzināt ko jaunu. Labākas Rīgas un Latvijas zobārstniecības klīnikas vienmēr meklē kaut kādus jaunumus pielietošanai, lai atvieglot zobārstniecības procesu, tāpēc, ka mēs visi zinām, ka zobu ārstēšana nepatīk cilvēkiem, tāpēc, ka viņi baidās no sāpēm, ka arī baidās no lieliem izdevumiem. Pasaules zobārstniecības zinātne arī piestrādā nedaudz šajā virzienā. Ja? Un no tiem jaunumiem mēs, piemēram, varam piedāvāt jaunu dentālu lāzeru, kas ir pavisam neinvazīvs, un ar to palīdzību mēs varam ļoti labi strādāt daudzu slimību, gan profilakse, gan ārstēšana, gan arī rehabilitācija. Lāzerterapija viņa ir piemērota jebkurā nozarē zobārstniecībā, sākot ar vienkāršo ārstēšanu, zobārstēšanu, tā arī ar nervu iekaisumu ārstēšanu, pie zobu raušanām, lai dziedētu labāk brūces, un pat ortodontijā, kad regulē bērniem zobus, tā regulēšana ir diezgan sāpīga un noņem sāpes. Šitas lāzers ir profesionāls lāzers, viņam ir gaismas vats, kuru var precizēt tieši uz to punktu, kuru mēs ārstējam. Piemēram, zobu sakne, apeks, tas ir zobu sakne gals, brūce. Tieši tai vietiņā, kur mums vajag nogaismot. Gaismas enerģija viņa pārvēršas bioķīmiskā enerģijā, un līdz ar to šūna sāk strādāt kā jauna šūna, atjaunota šūna, un tas arī veicina to sāpju samazināšanos un brūces dzīšanu.
pat cik tas lāzers nav invazīvs, mēs nevaram ar viņu netraumēt, nesagriezt, nesadedzināt. Tas laiks var būt no 10 sekundēm līdz minūtei apmēram. Arī pie herpes, ļoti tādas herpes mutes dobumā, mēs arī ar 1-2 seansiem pietiek. Ja mēs noķeram pašā sākumā, tad ar 1-2 seansiem pietiek, lai to problēmu atrisinātu, lai tas pārietu. Arī protezēšanā, kad mēs slīpējam zobus, šis lāzers noņem sāpes. Samazina viennozīmīgi. Diemžēl lāzeru nevar lietot visiem pacientiem, ir arī kontraindikācijas. Tas skar pacientus, kuriem ir onkoloģiskās problēmas, kuriem ir tieksme uz onkoloģiskām problēmām. Arī nevar lietot pacientiem, kuriem ir problēmas ar vairogdziedzeru, nav noteikti onkoloģiskās problēmas, bet jebkuras. Tāpat grūtniecēm nav vēlams pielietot šo lāzeru. Mūsu klīnika mēs varam piedāvāt jebkuram pacientam visa veida zobarstniecības pakalpojumus. Sākot no profilakses, no profesionālas higienas un beidzot ar sarežģītajiem zobu protezēm, ar implantāciju, kā arī varam piedāvāt, piemēram, ortodontiju vai sakodienu regulēšanu. Arī pareizs zobu sakodienas ietekmē mutes veselību. Centrā izstrādātā sakodiena labošanas programma ir efektīga gan pieaugušajiem, gan jaunajai paaudzei. Ja mēs kārtīgi saregulēsim, piemēram, zobu rindas, tad mēs ietaupīsim ļoti daudz laika un arī naudas. Tāpēc, ka, ja zobu rindas ir ideālas, tad kāriese vai parodontita varbūtība ļoti samazinās. Ja vecāki ieguldīs pakāpeniski nedaudz naudas savā bērna ortodontiskai ārstēšanai, tad nākotnē tam bērnam nebūs jāiegulda lielu naudu zobarstniecībā vispār.